Šī tiešām ir nozīmīga diena vienam no nedaudzajiem Latvijā ligzdojošajiem klinšu ērgļiem izšķīlās jaunais ērglens. Jāatzīmē, ka Latvijā ligzdo 8 līdz 10 klinšu ērgļi. Tā ir viena no retākajām putnu sugām vispār Latvijā. Uz šo notikumu gaidījām vairākus gadus. Ērgļi pēdējo reizi konkrētajā ligzdā ligzdoja 2016. gadā. Savukārt dažus gadus vēlāk, 2020. gadā, bija mēģinājums ligzdot, taču ērglens gāja bojā, jo viens no pieaugušajiem putniem, tēviņš, gāja bojā, mātīte pat nespēja izbarot mazuli, un savukārt 2023. gadā šis ērgļu pāris ligzdoja citā ligzdā, un šogad ir tas gads, kad sagaidījām ērgļu ligzdošanu atkal šajā ligzdā. Jāsaka tā, ka klinšu ērgļu tiešraide ir īpaši sarežģīta, jo ar visu to aprīkojumu, tas ir ļoti, ļoti sarežģīti izsekot ērgļu pāriem, un tas arī nav liederīgi, bet visas pazīmes liecināja, ka ērgļiem šī ligas tomēr patīk un ka agri vai vēl ligzdošana notiks. Aicinām visus, kuriem ir tehniskas iespējas un laiks un vēlēšanās, sakot līdzi šīm ligzdošanas norisēm, jo šī tiešām ir unikāla iespēja vērot gan kādu barību ērgļi nes uz ligas, gan arī kā mātīte silda jauno putni, kā abi divi pieaugušie ērgļi mainās šajos ligzdošanas uzdevumos. Klinšu ērgļu tēviņš arī ļoti labprāt pārņem no mātītes perēšanu, kamēr mātīte izvingrina spārnes un pabarojās purvā. Tā kā vēlam veiksmi!